Nu? Jā, jāpie. Bagāžnieks vēl leksim ir interesanti. Viņiem, ja tu taisi vaļā no šitās pogas, viņš jātaisa vaļā manuāli. Jā. Ja tu taisi vai no salona vai no atslēgām, tad viņš pat piemēram aiztais ciet tagad. Jā. Un tas nav defekts, tas ir reāli, viņiem tā ir. Man cik tādi leksis bijuši, tā visiem ir. Piemēram, es tagad taisīšu un reiku no šejienes, jā. Es pirmo leksu, kad pirku, man likās, tas ir defekts, ka viņam nestrādāšu tā atviršanas poga, bet nē, tas nav defekts, tas ir, viņiem tā ir. Interesanti, tas Japāns vienmēr kaut ko interesanti izdomā. Kaut kāda viņam ideja savu bija tajā visā, jā. Man rekur atmet beņķus uzreiz, smuki viss. Jā, tur var aizbraukt. Daudzi un daudz var. Te var meklēt un meklēt. Te ir forša komputācija arī, viņš diezgan pilns ir. Viņam blakus sēdētājiem ir elektroniski regulējums beņķis. Bija elektriski beņķi, jā, viņam arī ir head-ups, lūka. Un kas baigi svarīgi, viņam ir tā marka, kā viņi tur bija, Marks Levinsons mūzika, kas skan vienkārši, bomba. Bet šitas te man patīk, kad ir kabelītim atsevišķa lūciņa, kur tu vari viņu, cik vajag, cik atkarībā tev kabeļi nāk ārā lādēšanas, tik arī tu bīdi. Japāņi vispār par visu padomājuši, taču kaut kā apkoldē soft open, soft close. Kas man Japāņiem patīk, viņiem visas ekstras, lai arī cik tā mašīna var būt veca, bet tās ekstras strādā gandrīz līdz mašīnas mūžam, beigām, tāpēc, ka salīdzinošā vācietim diezgan ātri kaut kas var atteikties, kaut ir parking sensori, kaut kas tāds, vācietim tas vienmēr izstrādā līdz galam. Cik man ir bijušas Japāņu mašīnas, vienmēr tās opcijas strādā līdz pašām beigām. Tas durļu nevarās vēl nenāk ārā, tā kā? Jā, kā